ir. Te jūs redzat automašīnas vadīšanas paneli, tātad kloķi, kas atbild par, kurš ir paredzēts 4x4 funkcijas ieslēgšanai, un ātrumkloķis ar 5 ātrumiem un atpakaļgaita, kas ir paredzēts tā kā ātrumkārbas manipulācijai. Un šeit ir, jā, protams, arī visi attiecīgi automašīnai paredzētie atribūti, mērījumi, tātad ātrums, apgriezieni, jūs jau saprotat. Un, jā, kā jūs redzat, ir atvērts kreisās un labās durvis, lai mašīna pirms brauciena kārtīgi izvēdinās un ekipāžas dalībniekiem būtu pieejams svaigs gaiss. Ja kaut kur gadās kaut kādas bēdas, iestrikuši tam līdzīgi, esiet izpalīdzīgi, neskainiet, palīdziet viens otram. Ir daži automobīļi, kas brauc bez vinčām. Viņš faktiski trastē ir vajadzīgi obligāti. O tieši tā, kopu paušu neizdarīs, pareizi. Tātad šobrīd mēs esam pirmās offroad trases sākuma posmā, jau esam pabraukuši garām pirmajam kontrolu posmam, punktam, atvainojos, un esam apdzinuši vienu automobīli. Tātad vienu, jā, vienu. Un tātad esam ceļā uz otrā kontrola punkta atrašanu, un ceļš izskatās lūk šāds, kāds ir mums priekšā. Tur ir viens mocis, jā. Kāds ir iegājis mežā pačurāt. Labi, jā, mums jāgriežās pa labi. Ceļus kā? Jā, man ir jāskatās. Lūk, šeit jau ir kāds iestidzis. Vai kādi? Bet mēs viņam garām netiekam, tur vispār ir koks. Kādam kokam var pārtikt? Ot, jā. Tas kaut kā apkārt. Labi, atslēdzamies uz mirkli. So, nein, hier gibt es keinen Kontrollpunkt. Wir sind in einem sehr darken Wald und nicht können ausfahren. Kein Kontrollpunkt. Tātad mēs braucam pa Nevar izbraukt? Mēģinām Tev te jābrauc ārā starp tiem izbraukt trasi pa alternatīvu ceļu, ko Arvīts pat ir izvēlējies, jo beļķa ceļa vidū ir pārāk dziļa. Tagad mēs esam izbraukuši atpakaļ uz tā paša ceļa, kurā beļķa bija pārāk dziļa, lai mēs tā tiktu pāri. Bet mums ir kāds panācis? Jā. Ak, šausmas. Kontrollpunkte suchen weiter, Achtung. Achtung, ein Kontrollpunkt. Jā. Ir jāskatās kartē arī. Nē, vai. Jā, ir tā. Tagad būs tā cilpa. Kontrollpunkte, Oh, gibt es hier ein Zerstregungs in Sumpf. Wir haben eingestiegen in einen Sumpf, 2 Maschinen und mehr und sehr viele Leute. Sehr viele cietušie. Jā, padod roku. Tātad Arvīts ist eins. Wow! Labi, labāk, nē. Wow. Te ir baigie dubļi. Es pat iestigu līdz celim. Vai nav jauki? Ilva ir ļoti gudra. Viņas zābaki vēl ir balti. Un arī viņas bikses ir pilnīgi tīras. Labi, nelien tālāk. Atskaties, kāds te ir. Nē, te ir koks par šādu. So, dieses Wagen ist sehr, sehr eingestiegen und dieses Wagen kann nicht aussteigen aus dieser Stiegenbiegen. Ich bin aber eingesumpt in diesen dunklen Sumpfenwesen. Ich fühle mich wie ein Sumpfwesen. Var jau pa malu, bet es nezinu kaut kādu cēlu. Viņi nav kokos. Hier können wir einen Sumpfstouren losgehen. Und viele Odi. Kādi bija odi? Fliegen bija mūsu.
Jā, interesanti, kā šajā trases posmā veiksies Arvīdam B ar savu komandu. Situācija ir sekojoša, ka Arvīda B automobīls Nissan ir iestidzis purvā gandrīz līdz pusei un netiek no tā ārā. Respektīvi, viņš netiek no tā ārā sekojošu iemeslu dēļ. Kā jūs redzat, šī te vinča, kas ir aptīta ap mašīnas priekšgalu, vairs nedarbojas. Tā ir saplīsusi. Vēl pirms mums devās vēl viens automobīlis, kuram vinča nebija saplīsusi līdz brīdim, kad viņš mēģināja palīdzēt mums. Tomēr palīdzot mums, arī viņa vinča atteica darboties, un mēs palikām šeit purva vidū bezpalīdzīgi, gaidot kādu iespēju, kādu vēl vienu automobīli ar vinču, kas nav saplīsusi. Nu jā, ir tur kāds konflikts. Nevajag divas mašīnas? Nav, vispār sēdē. Jūs zini, kā laikam pitādāt svētēt tā, ka viņš ir izlūkot rūpīdā vārtā. Tātad, mēs beidzot esam izkūlušies ārā no dubļiem, no problemātiskā posma, kurš atņēma mums veselu stundu laika. Mašīnas rūkšanu piedzīvojums nav ietekmējis, bet, kā jau es iepriekš minēju, viņš ir saplīsusi un vairāk šādus posmus vienu pašu bez palīdzības mēs nevaram cerēt izbraukt. Tātad mēs esam salabojuši vinču, un tas notika tieši pirms brauciena pa apli. Jā, diemžēl brauciena laikā mēs kameru nevarējām turēt ieslēgtu. To man ir jūs jābēdina, dārgie skatītāji. Bet iespējams mēs tiksim pie vēl kādiem video materiāliem, kurus filmēja cilvēki no malas, un iespējams tas ir ievietots kādā no plaši šajā subkultūrā reklamētajiem internetu portāliem un žurčikiem un apmēram viskaut kādām tādām līdzīgām informācijas parpalām.